Sēkļu nodalījumu iedala viendīglapju un divdīglapju klasēs. Kā zināt, kurai klasē pieder dotais augs? Katrai klasē ir raksturīgas konkrētas pazīmes, kuras tūliņ apskatīsim, bet jāatceras, ka piederību klasē nevar noteikt pēc vienas pazīmes, ir jāsakrīt vairākām. Viendīglapju dīglim ir viena dīgļa lapa, bet divdīglapju dīglim ir divas. Viendīglapjiem ir raksturīga bārkšsakņu sistēma, bet divdīglapjiem miedsakņu. Viendīglapjiem lapas ir ar paralēlu vai lokaveidu dzīslojumu, bet divdīglapjiem ar plūksnainu vai starainu. Viendīglapjiem zieda daļu skaits visbiežāk dalās ar 3, bet divdīglapjiem ar 4 vai 5. Viendīglapjiem vadaudu kūlīši stumbra šķērsgriezumā izvietoti izklaidus, bet divdīglapjiem vadaudu kūlīši stumbra šķērsgriezumā izvietoti aplī. Kurai klasē pieder narcises? Zieddaļu skaits dalās ar 3, lapām ir paralēls dzīslojums, kā arī tām ir bārkšsakne. Tad jau sanāk, ka narcises ir viendīglapji.